Hei, hei, mans vārds ir Gunita Lakstiņas Kroderēna, un šodien mēs tiekamies 44. rubrikas Darīt ir radīt, jeb nejaušība nav sērijā. Pagājušo nedēļu bija visu mīlētāju diena, jeb Valentīna diena. Vai jūs svinējāt to, vai arī neatzīmējat nekā? Šoreiz es gribētu parunāt par 5 mīlestības valodām. Jūs jau noteikti esat dzirdējuši šo Garija Čepmena iedalījumu, kā tad cilvēkiem izpaužas mīlestība, ko viņi dod un ko viņi vēlas saņemt. Pirmā ir laiks, tātad kopā pavadīts laiks. Otrā vārdi. Tās ir dažādas atzinības, slavas vai mīlestības apliecinājumi vārdiski. Trešais - dāvanas, kuram gan nepatīk dāvanas, vai ne? Ceturtais ir darbi, tātad kaut kas padarīts. Un pēdējā 5. ir fiziskais kontakts, ja pieskārieni, samīļošanās, sapuģošanās. Vai jūs zinat, kura no šīm 5 mīlestību valodām jums pašiem dominē visvairāk? Teiksim, kad es tā panalizēju, ko es visvairāk pārmetu savam otram cilvēkam, ka viņš to nav izdarījis vai šo nav izdarījis. Tātad tā mīlestības valoda, kas man dominē, ir darbi, jo man ir sajūta, ja cilvēks izdara to, ko es vēlos, tātad viņš tādā veidā apliecina, ka mani mīl. Kur ir jūsu mīlestības valoda? Gaidīšu komentāros un čau, čau!